kas var uz visiem laikiem slēgt ceļu uz attiecībām. Un ar šo tēmu mēs sāksim. Un pirmā atbilde – zemapziņa. Laikam tas nebūs nekāds noslēpums, un tas zemapziņa tiešām, jo es gan savā Instagramā, gan arī sūtot jums kursa aprakstu biju to akcentējusi, ka mēs ļoti daudz strādāsim ar zemapziņu, tāpēc, ka tieši zemapziņas programmas, pārliecības, ticības ir milzīgs šķērslis uz laimīgām attiecībām. Un kā es arī jau biju jums teikusi tajā video, es esmu uz 100% pārliecināta, ka ja es nebūtu pastrādājusi ar savu zemapziņu, tad joprojām es arī būtu solo statusā. Kāpēc tā? Kāpēc uz kā balstās mana tik ļoti liela pārliecība, ka tā būtu? Jo tad, kad es nopriedu attiecībām, tad, kad es biju tam gatava, pirms tam es jau paspēju sakārtot savu pašapziņu, viņu to atvesaļot, un es jau zināju, ka es esmu fantastiska sieviete, un ka man vajag tikai vislabāko fantastisko vīrieti. Uz to brīdi, kad es nobriedu attiecībām, man tas bija absolūti skaidrs. Kaut arī man bija posms, kad es domāju, priekš kam tas attiecības ir vajadzīgas, tā ir mūžīga ņemšanās, un man arī viena ir laba. Tāpēc, ja kādi no jums ir šobrīd tādas sajūtas, mēs arī noteikti arī par to parunāsim. Jo varbūt tā, ka var negribēt attiecības, var vienkārši spiež, nezinu, mamma vai meita vai sabiedrība vai vēl kaut kādi apstākļi spiež, ka vajag. Vai tas pats pašapziņu jautājums, ja nav attiecības, tad kaut kas nav ar mani kārtība un tā tālāk. Tāpēc ļoti lielu lomu spēlē arī, vai es gribu, vai es negribu, vai man ir jāgrib, vai tas ir patiešām mana sirds vēlme, bet mēs par to parunāsim vēlāk. Nu, un tad, kad es nopriedu, es jau gribēju, un es sapratu, ka man vajag foršu vīrieti. Man bija ļoti, ļoti daudz pielūdzēju, tīpaši, kad es atvesaļoju savu pašapziņu, kad es sakārtoju attiecības ar savu seksualitāti, visi vīrieši tiešām kā bites uz medu lipa man klāt, bet viens no tiem man nederēja, un nevienu ar tiem vīriešiem es nevarēju saskatīt un ieraudzīt kā savu potenciālo vīru. Un es darīju tā, neder, un tā es darīju daudz gadus, un visi apkārtēji man teica, Anna, nav tā, iepazini to cilvēkā, varbūt tu nevari saskatīt kaut ko, kāpēc tu tā visus uzreiz nobloķēji, ja? Bet mans stāsts bija par to, kāpēc bija tik daudzus gadus neder, šis stāsts atkārtojās, jo mana zemapziņā tēls par vīrieti bija briesmīgs un šausmīgs, respektīvi apzināti es vēlējos vislabāko vīrieti. Manā zemapziņā tēls vīrietis, mans vīrietis, tas bija briesmīgs. Un tāpēc visi tie vīrieši, kuri pievalkās manā dzīvē, viņi pievalkās uz ko? Uz zemapziņas priekšstatu. Jo zemapziņas programmas ir kā tādi magnēti, kuri pievelk situācijas un apstākļus. Tāpēc neviens no viņam nederēja. Jo konfliktēja man zemapziņas tēls, kur vīrieša tēls bija neforši ar apzināto vēlmi, apzināties gribēju vislabāko. Un tikai tad, kad es šo konfliktu novācu, tikai tad, kad es transformēju zemapziņas pārliecības par vīrieti, par vīriešu pasauli, tad uzreiz, kā tādu burvju nūjiņu, es satiku savu vīru, kurš ir ideāls pēc visiem parametriem. Tāpēc es arī skandinu mīļa, ideāla lūdzu. Nevajag brīvu, kaut kādu, kas palika pāri, vai vēl ideālo. Jo izvēlēties vīru
tas ir, manuprāt, visatbildīgākais vispār sievietes lēmums dzīvē. Nav tik pēc atbildības svarīgumu, nav cits tik atbildīgs. Šis ir galvenais. Ja tad, kad tas vīrs ir ideāls, protams, ideāls tavā skatījumā, ko tu ieliec iekšā tajā saturā, ko tas nozīmē, tad pēc tam var vienkārši izelpot un priecāties par dzīvi. Un ļoti daudzas lietas būs automātiskas dzīvē atrisinātas. Tā vēl bija neliela tāda atkāpe no manas personīgas dzīves. Protams, katra no jums tā situācija, tā iekšēja pasaule, tā zemapziņu labirinti ir kaut kas pilnīgi cits, atšķirīgs, un mēs to atklāsim kopā. Kas katra no jums tur slēpjas, kāds ir jūsu šķērslis. Es to pastāstīju kā piemēru, kāpēc es esmu pārliecināta, ka ja es nebūtu pastrādājusi ar savu zemapziņu, tad man vēl līdz šodienai būtu nedara. Ja? Bet katrai ir kaut kas savs, un mēs to atradīsim. Tātad zemapziņa. Bet zemapziņa mums ir draugs. Nav tā, ka tās zemapziņa traucē mums satikt ideālo vīrieti, izveidot laimīgas attiecības vai atklāt savu dzīves sūtību, dzīvot labklājību un tā tālāk. Nav tā, ka zemapziņa mums visu laiku tikai piedāvā visādus šķērsļus. Tā nav. Zemapziņa ir mūsu draugs. Zemapziņas galvenais uzdevums mūs sargāt. Bet lieta ir tāda, ka zemapziņa absolūti nav nekādas logikas, kā mēs esam pieradušas vērtēt apkārtējo pasauli. Tas ir labi, tas ir slikti, to es negribu. Zemapziņai nav logikas, tur nav labi un slikti. Tur ir informācija, kas ierakstījas zemapziņā, kā tā informācija tur var ierakstīties. Katru reizi piedzīvot spilgti emocionālo uzplaiksnījumu, mums izveidojas kaut kāda pārliecība. Un zemapziņai absolūti vienalga, kādu pārliecību ierakstīt, negatīvo vai pozitīvo. Notika kaut kāds notikums, emocionāls uzplaiksnījums, un tā informācija saglabājās. Un tālāk, kā strādā tā pārliecība, kā strādā tā informācija, kas saglabāja zemapziņā? Kā magnēts pievelk citus notikumus, lai apstiprinātu, ka tā pārliecība ir patiesa. Pārliecībai, zemapziņas pārliecībai ir tikai 2 uzdevumi. Pirmais uzdevums pievelkt notikumus, lai apstiprinātu, ka tā ir patiesa. Bet tā vienalga, kāda tā ir pārliecība. Es esmu fantastiska sieviete vai visi forši vīrieši ir aizņemti. Vienalga, kam tu tici. Katrai tai ticībai atradīsies apstiprinājumi apkārtēji pasaulē. Un tas ir pirmais uzdevums. Un otrais uzdevums katrai zemapziņai ir regulēt tavu domu, sajūtu un rīcību pasauli. Jo katra pārliecība ir sakne tavai domai vai kaut kādam secinājumam. Pēc tam seko tava sajūta, emocija, un no tās emocijas seko kaut kāda rīcība. Un pa lielam zemapziņas pārliecība nav cita uzdevuma. Un viss tas kopā ar mērķi pasargāt tevi. Ja, protams, piemēram, kaut kāda bērnībā vai pusauču kādos ir piedzīvota situācija, kā vīriešiem uzticēties nevar. Un tā pārliecība saglabājās. Tad pēc tam sievietei nesen nāks izveidot emocionāli tuvas attiecības,
ja tā pārliecība fonā visu laiku darīs savu darbu. Kā viņa to darīs? Apstiprinās sevi atkal un atkal, trāpīsies tādi vīrieši, kuriem nevar uzticēties, un tad tu teiksi, nu es taču jau to zināju. Nu, pierādījums man atkal ir, un atkal pierādījums, un atkal pierādījums. Tad draudzenei Marijai arī tā ir, viņa arī pierādījums. Un ar katru to pierādījumu tā neirona savienība, kur glabājās šī pārliecība, paliek arvien biezāka, resnāka. Un otrais, ja, kā tev ir tāda doma, tu viņu apzinies vai brīžiem pat neapzinies. Vienkārši sieviete satiec vīrieti, un viņi jau nedrošības sajūta. Viņi jau sajūta, ka vajag kaut kā pasargāt sevi, ka kaut kā nevar uzticēties, kaut kā nevar atklāt savu sirsniņu, kaut kā vajag spēlēt kaut kādas spēlītes, un tad nesanāk izveidot emocionāli tuvas attiecības. Tad, kad var vīrietim atvērt savu sirsniņu un izveidot to patieso mīlestību, nevis visu laiku ap to mīlestību būvēt kaut kādas aizsardzības mūrus. Ja. Kā piemērs no dzīves, tikko nesen viena kliente, viņa attiecību sākumā šobrīd ir, un viņa teica, Anna, cik reizes man var viņam atbildēt, vai es drīkstu rakstīt pati, ja es rakstīšu, viņam pazudīs interese, un tā tālāk, un tā tālāk. Un visi šie jautājumi ir ar nodomu kaut kā mākslīgi vīrieti ieinteresēt, ievilināt, kaut ko tur mākslīgi viņa interesi uzturēt. Bet vai tas ir par patieso mīlestību, par emocionālu tuvību, ja tas jau notiek attiecību startā? Man attieksme pret to diezgan tāda kategoriska. Es pret tādu manipulācijām. Kā var gribēt izveidot emocionāli tuvas attiecības nākotnē, ja mēs tas attiecības gribam sākt no savas bailes, ka man vajag kaut kā to uzmanību mākslīgi uzturēt, kaut ko man vajag ievilināt, kaut ko man tur visu laiku vajag darīt un būt tāda možamā, ja es pateikšu kaut ko ne tādu, tad viņš uzreiz pazudīs, tad viņš nē, stop. Vot visas šitas prāta nemiers tieši ir no zemapziņas programmām. Tas jau pirmais signāls, pirmais radītais, ka mums vajag skatīties dziļāk. Jo tad, kad tā zemapziņa nav šķērsla uz mīlošām, emocionāli tuvam attiecībām, tad viss notiek uzreiz kaut kā viegli, uzreiz kaut kas skaisti, saprotami, un tur absolūti nevajag mākslīgi uzturēt vīriešu interesi. Tur atkrīt visi tie padomi, cik reizes var rakstīt paši, vai drīkst pašai uzaicināt uz randiņu, vai tur var tratatā 100 noteikumi, kā uzturēt vīrieša interesi. Tas ir ārpus tā. Tur nav tā. Es pret jebkādam manipulācijām attiecības. Ar vienalga kādu nolūko. Uzturēt interesi, atjaunot kaisli, vai vienalga cik labs būtu nolūks. Es par to, ka tad, kad mēs izveidojam emocionālu tuvību, tad, kad mēs atbrīvojam savu zemapziņu no visiem šķērsliem uz to emocionālu tuvību, tad viss sanāk skaisti un dabiski. Un tad tu vari satikt, tad tu vari vispār pa īsta mīlēt, tu satiec cilvēku. Jo tad, kad pilna zemapziņa ar visādiem šķērsliem, visādām bailēm, pārliecībām un visa ko mēs savācām, visas savas dzīves garumā, visas priekšstati par vīriešu, par uzticību, par sevi, par skaistumu, par laulību, Un tad, kad mēs skatāmies uz to vīrieti, ko mēs satiekam caur šito visu prizmu, mēs viņu neredzam. Mēs neredzam, nevaram ieraudzīt vīrieša sirdi, vīrieša dvēseli, to būtību.
visu, ko mēs redzam, šitā kā pēc spoguli, savas bailes, savu nedrošību, un tas mums viss atstās atpakaļ. Un tikai tad, kad mēs visu to novācam, mēs varam ieraudzīt, wow, dzīvs cilvēks. Mums ir iespēja ar viņu iepazīties. Jo līdz šim mēs pat nevaram ar viņu iepazīties. Jo mēs attiecības varam iepazīties tikai ar sevi. Ar savām bailēm, ar savām nedrošībām, ar savām pārliecībām, ar saviem priekšstatiem. Un tad, kad mēs sākam veidot attiecības, bet aizējam uz randiņu, 1, 2, 3, ar vienu, ar otru. Es tikai par randiņiem, jo ar visiem jāiet randiņos. Tas ir tā kā bišķiņ pasteidzo to saturu par randiņiem, ja? Uzreiz. Randiņi ir forši. Jo absolūti katrs randiņš ar vīrieti, ar jaunu vīrieti, ir randiņš ar sevi. Un tajā procesā, kad mēs ar jums jau sāksim aktīvi iet uz randiņiem, jo mums būs noteikti tāds maijas darbs, iet uz randiņiem. Tajos randiņos galvenais būs jāvēro sevi. Un jāvēro vīrieša attieksme, vīrieša rīcību, vīrieša vārdus attiecībā uz tevi. Tāpēc, kā atceraties, ko es pateicu pirms tam, kā strādā zemapziņas pārliecības, pievelk notikumus un regulē tavu rīcību caur ķēdīti. Pārliecība, doma, sajūta, rīcība. Un tad, kad tu zini šo, tu nevarēsi vienkārši aiziet uz to randiņu un tikai vērtēt to vīrieti, kāds viņš tur ir, kāds viņš tur nav. Tu zināsi, ka kāds viņš tur ir, to noteikti regulē tavas pārliecības. Un tāpēc katrs tas randiņš, tas ir randiņš ar sevi. Ar sevi īsto, ar visu, kas glabājās tavā zemapziņā, tavā galvā. Un tas ir tāds ļoti svēts mirklis pa īstam vispār iepazīt sevi. Un visu to lieko transformēt.